Привет, я Татьяна Левандовская. Я нахожусь в Рижском мотор-музее, в подвальном помещении, где представлены автомобили, выпущенные в Латвии в советское время. И также здесь можно прокатиться по советскому колхозу латвийскому и побывать так вот виртуально на свадьбе в колхозе. А приехать на эту свадьбу можно вот на этом рыженьком пазике и послушать, то есть мы прокатимся по колхозу вместе с водителем в этом пазике, и он будет нам рассказывать историю своего колхоза, то есть все то, что мы увидим в окно. Вот такое небольшое путешествие в советское прошлое. Давайте прокатимся. Jūs pa savu pusīties pa savējiem, kas ir. Es taču arī uz traktoru sāku. Vēl ar uz 40 zirgi. Nē, man patika rulle, kamēr gatavs. Nu kā uz traktoru jau tu redzi, kas uzdāk. Te jau tikai tos spidometrā tos kilometrus redzi. Nu, tā viss sakāpuši. Varam braukt. Nu, man kā saka paredzēts jūs nogādātajās kādas svinībās. Sveiks un neskart. Nu, ko pazīt? Laidīs arī. Oreku ģipredīties, tās benzīna vico iekšā. Tam apakšā Zaporožets, nu. Zaporožets nekā. Ai, gaisa dzēsas kroplīts. Tāpēc arī jāremontē pēc katra 1000. Jā, bet, nu, 4x4, nu, jau var ieslēgt, protams. Ai, es uz paziku uzsēdos tikai tāpēc, ka benzīns. Nu, nav saļērka, nu, dīzels nav. Paziks ražots Pavlovski автопустный завод. Īsts padomu brīnums. Motors tepat blakus jūta to benzīnu garēnīt usi. Halbs blīva netur. Reku mūsu donors. Gaz 53. Apakšu rītošā un motors tas pats. Ērti, ka 100 mašīnas uztaisīts uz vienu sapaļu. Nu, ja. Šitais vico iekšā benzīna 30 litru uz 100. Oi. Mums taču pat tanki iet uz benzīnu. Nu, sveiks, lai dzīvo. Kā lielas kāzas mums šodien te būs. Gadīs viss kolhos ieaicināts. Mūsu agronoms, nāvīgi ieredzēt cilvēks, tepat dzīmes audzes, nedzer, nepīpē. Tad es jums saku čals uz godu. Nu, kas te tagad būs? Nu, taču mājās, iet nos no ceļa, neredz paziks brauc. Sabremcējums. Jūtat? Garēnīt uzreiz uzsit benzīnu. Nu, ko tā nudumā? Taisnīgi zem britiņam līdīs, savāc lopas. Nobrauks, kas tā būs. Oreku jaunos jau gaida. Vārds uztaisījuši, sagaidīs, apdziedās. Laikam jālasās malā, zinu, pēc tam pusstundu nevarēs tikt garām. Oi, apdziedās polšu diņģēs, kamēr kopā to polšu arī izdzers. Nu, protams. Jā, Kirovets mūsu tētiņš, K700. Zina, apkārt jau neskatās supermeni. Degvielas riejas, 8 ciliņi. Tik sapumpēts, ka 3 reiz jau apgāzies. Vienreiz ap paziku vilkām atpakaļ. Nu, protams, priekšā visiem šitais žurku vāģis. Nu, tinās malā neredz paziks brauc. Izsniegtas un traktoris.
Būzīši Pēters zina ar savu damu. Vai nopirts jaunu mocu tagad tik vālēt caurām dienām? 30 gadi pāri, pašam neko labi darīt. Tikai mocu. Anģāniet. Mums lielā riktētāja. Jā. Bez tās nekur nevar iztikt. Vienā pasāšā. Viņi mums vada te vietējo tautas teātri. Ļoti labi organizātori. Nu, zini, es gan, man liekas, ar moci nemaz nebraucu. Ciskas salas. Jā, bet franču smarža A72 plus eļļi. Jūtat? Uzsit. Nu, uzdo, protams. Te patiešām ir mūsu dzimtene. Kolhoz mehāniskās darbnīcas. Nu, ja kādu veci, zini, nevar satikt, nevar atrast pagastā, tad nāku šeit, gandrīz visi ir te. Jaucam, liekam, skrūvējam kopā, zini, nu kā dētais jau nevar dabūt, palīdz tāpat arī ar padomu. Nē, šņāps, ne tāpēc mēs nākam kopā. Nē, nu varbūt reku šitie saļargas rīri, traktoristi. Tie varbūt pakam vairāk uz krūtis. Nu kā viņiem, ja tas damps nēdz, tu līgošanos jau uz ceļa neredz. Manējās pazits uz 70 dienu. Jābūt formā. Nē, nu pēc pasas var arī 80 izspirt. Vienreiz no kalna 84 izspirt. Nu, bet vai tam vajag, pēc tam 3 saļņi bija jāmāk. Pazits apvainīgs. Nu, brīvslēma. Viņš kāds rikšķi. Nu, širāds te mazos cilvēku eksemplārus. Vienreiz 67 iekšā sakrāmē. Oficiāli var 23 vietas. Nu kā? Nu, kas pateiks, cik sanāk? 1-3 gandrīz. Kurš tev pazika nemīl? Kurš pateiks, kāpēc Padomju Savienībā visi traktori uzkalnās? Ko? Smuki izstāst, cilvēki lielīgi? Nekā. Akumulators tas dabūt nevar. Nu, redz. Tad laiž lejā pa kalnu un met robā, kamēr iedarbojas. Nu, kur tad? Nu, davai, labi. Vai tā kolhozam kāds ļaunums, ietālu parzi? Ai, šie tā klaiž jaunos sagaidīt, nemaz nezinu, ka jau garām. Kāzās, ka mašīna ir pilna bagžņiem kartošiem. Šņāp veikalā, taču nevar. Nu, kanču dzīta arī aizliegts, katrs ir nu regus. Vai es jums teikšu kolhozā, tā ir dzīve, pasties, kas tā ir mekāņi. Traktori, kombināri, mašīnas, mans patrs saka, ka ir pirma. Viena pati mašīna to pašu Andrejs Upīts palīdzēja izstrādāt. Nu, jo šie kolhoz nosauca par zaļo zemi, kā to viņa romāna. Nu, protams, par blatam jāzina, padomjā visi var sarunāt. Palīdzēja taču rakstīt, dabūja to mašīnu. Kur jaunie brauc, priekšnieku lolu. Jā, es jums teikšu, iestātam mums agronomu, gan tā lola, gan tā smukā jūža. Reku tas zilais, itāļu āksts, oktāva 93. rīta, žigulīts. Re, tas otrs. Nu ko, nu tad aiziet muziķīši. Rau vaļā to savu trādību. Ja? Lai tā būda rūt. Aiziet. No. Kāps ārā, pārdomā. Visu mūžu. Nu, tad daudz bērnus!
Всем спасибо, кто со мной покатался на старом пазике, кто побывал в латвийской глубинке советского времени, в колхозе, посмотрел колхозный двор, колхозные механические мастерские и дождался, пока приедут молодые, и жених вынесет на руках невесту и пронесет ее через колхозный двор. Всем, кто кричал много счастья и много детей. В общем, всем, кто со мной пережил это маленькое путешествие на машине времени, спасибо. А мне этот аттракцион со старым пазиком нравится, наверное, больше всего в нашем мотор-музее. Несмотря на то, что здесь прекрасная коллекция старинных автомобилей. Но я вот падкаю на такие виртуальные интерактивные развлечения. Так что я очень довольна, что прокатилась на старом автобусе. Всем спасибо, кто приходит на мой канал и смотрит мое видео. Я заболела, поэтому меня не было несколько дней. А вы, пожалуйста, будьте здоровы, берегите себя. Всем я желаю теплой, красивой и насыщенной событиями осени. Пока-пока. До свидания.